Tātad pats galvenais vienmēr ir sagatavoties darba procesam un visus instrumentus jau salikt, lai tas viss mums ir darba gatavībā. Nu jā, tagad mēs pārbaudīsim, vai vispār tur kaut kāda stiprība vēl ir. Lielāk šī mašīna vēl ir ļoti labā stāvoklī apakšu, tātad te ir diezgan labs potenciāls taisīt antikoroziju. Tātad, kas mums ir jādara? Mums ir jāņem nost visa ritošā daļa. Visi šie te elementi, ko mēs te redzam, to mēs ņemsim nost, lai mēs varam tikt klāt kārtīgi bunžēt. Un tad, kad mēs būsim noņēmuši visus šos te elementus, tad jau mēs varēsim nomazgāt arī atsārmot apakšu. Varētu uztaisīt antikoroziju. Tad tas, ko mēs tikko izdarījām, mēs noņemam priekšā labās puses amortizātoru nost, lai mēs varam apstrādāt jauki to augšējo visu vietu. Tā kā Uldis jau arī teica, tā ir viena no bīstamākajām vietām, kur rodās korozija, izpūst glāzi. Tad mēs viņu tagad smuki varēsim apstrādāt. Tagad to darīsim ar otru pusi, to mēs sīkumos nerādīsim. Nu, un tā mēs darām visās tajās vietiņās, kur mēs redzam, ka rūsa ir iznākusi ārā. Oriģinālā aizkarkrēts vai ne. Visās iepriekšējās vietās, ko jau redzējām. Cenšamies strādāt ar kvalitatīviem materiāliem. Viņi ir dārgāki, bet toties viņi labāk iedarbojās uz rūsu. Video sākumā aizmirst pastāstīt to, ka šī mašīna principā pie mums ir atbraukusi tāpēc, ka viņa bija dabūjusi apurnu. Vārds tiešām nezinu. Un kamēr mēs gaidām detaļas priekšai, tad mēs ar klientu izrunājam, ka varam uztaisīt arī antikoroziju. Par cik jā, tā mašīna diezgan pajauna, tad vēl ir kaut kādas opcijas viņu saglābt.